Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Tu esi drošā kompānijā. Šodienas raksturvieta. Bet taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzausta diena. Sālamana pamācības, 4. nodaļa, 18. pāns. Šodienas pārdomas. Lai arī kas šodien notiktu tavā dzīvē, tāpēc, ka esi kopā ar Dievu, tev ir drošs pamats priecāties par savu nākotni. Ja šobrīd viss šķiet tumšs, zini, ka tuvojas saulēkts. Ja šķiet, ka ej cauri nāves ēnas ielai, zini, ka Viņš iet kopā ar tevi. Viņš tevi pasargā un vada. Patiesībā tu esi visdrošākajā kompānijā. Vēl vairāk, Dievs ir apsolījis mūs vēst no godības uz godību. Viņš ir pieauguma un paaugstinājuma Dievs. Tas nozīmē, ka tavas labākās dienas nav tev aiz muguras, bet priekšā. Viņš jau tavai nākotnē ir sagatavojis labākas lietas, nekā tu esi pieredzējis savā pagātnē. Viņa sapnis par tavu nākotni ir daudz lielāks par tavējo. Viņš jau ir izplānojis, kā aizvest tevi uz vietām, par kurām tu nekad neesi pat sapņojis, un atvērtās durvis, par kurām tu nekad neesi iedomājies. Viņš zina, kā atraisīt tevī talantus, par kuriem tu agrāk nezināji. Viņš vēlas tevi paaugstināt, lai tu būtu par lielāku svētību cilvēkiem ap tevi. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies par apsolījumu visbezcerīgākās situācijās pagodināties un visu vērst par labu. Patiesi, tu esi visvarens un labs Dievs. Es ticu, ka viss, ko tu esi pateicis, piepildīsies. Lai arī kas notiktu, es izvēlos saglabāt savu paļāvību uz tevi. Jēzus vārdā.